Nu, jūs iespējams domājat, ka es ēdu kaut kādas superēdienas brokastīs, bet es arī esmu slaists un brokastīšu šodien gribu apēst kaut ko ļoti vienkārši. Kā piemēram šitādas it kā foršas tunču salātiņas. Un gan jau, ka viņiem nav vainas, bet viņiem tikai viena vainas, ka tie ir pilni ar biodīzeli, vai ne? Un kas ir pilnīgi noteikti tev jādara ar šādiem te biodīzeļu salātiem ir izlai visu to eļļu ārā. Ja, jo biodīzelim nav nekādas normālas funkcijas tavā ķermenī, tā ka tās ir pilnībā sabojātas. Augstskābes tās tikai taisa iekaisumu tavā ķermenī, tikai taisa oksidatīvo stresu, tikai bojā visu tavās šūnās. Nulle funkcijas. Un jo mazāk tu viņu ēdīsi, jo labāk, ja tā būtu kaut kāda superkruta olīveļļa, tā būtu vēl kaut kāda cita lieta. Vai pat tad, ja tā būtu laba kvalitatīva augsti spiestā rapšveļa, tā būtu laba lieta. Bet tas ir biodīzels. Jā, industrijas eļļas ir pilnīgs musars. Un mans brokasts ir tūpat tieši tik vienkārši sarkanās bietas un kaut kāds tunču konservs 4272 bez biodīzeļa.